Es zinu, ka mēs vēlreiz satiksimies. Jautājums tik, kad tas būs un kur. Es zinu, ka mēs vairs netiksimies šajā gadā, bet ceru, ka satiksimies nākamajā, vai varbūt kādā citā gadā pēc tam. Es zinu, ka mēs satiksimies īstajā brīdī, tad, kad tas mums būs vajadzīgs, jebkāda iemesla dēļ. Un jauno gadu es jums vēlu sagaidīt un pavadīt labā veselībā un apzināti. Apzināti par sevi, par savām domām, par savu ķermeni, par savām emocijām un arī par savām programmām, kuras mēs parasti dzirdam kā ierobežojošās programmas, bet tās ir visas tās mazās programmiņas, kuras nosaka mūsu dzīvi. Mēs pat to nezinām, ka viņas nosaka mūsu dzīvi. Mēs domājam, ka tā ir mūsu brīvā izvēle, bet diemžēl tā tas nav. Un tādēļ es jaunajā gadā vēlu un rosinu sākt sevis izpēti, iepazīt sevi, iepazīt savas ierobežojošās programmas, pārliecības, savu identitāti. Kas tad īsti mēs esam? Mēs to nezinām. Tam ir vajadzīgs laiks un vēlēšanās, bet apbalvojums ir tā sajūta, ka tu dzīvo savu dzīvi daudz piepildītāk, kvalitatīvāk. Tu jūties daudz labāk savā ādā un tu labāk uztver arī pasauli. Vai tad šis apbalvojums nav fantastisks? Tas ir vērts, tas ir tā vērts piestrādāt, papūlēties, lai kādā brīdī tu saprastu, ka dzīve var būt arī tāda. Laimīgu jauno gadu!